Iedomājieties nakti, kad pilsēta vēl guļ, bet ielās dzirdami soļi un čuksti, cilvēki, kuri dodas cīņā. Tā bija 1905. gada Rīga, Latvijas Sociāldemokrātisko strādnieku partijas kaujinieku grupa, kura naktī no 6. līdz 7. septembrim devās uzbrukumā Rīgas centrālcietumam. Šī uzbrukuma īstenošanā piedalījās 52 kaujinieki. Viņu skaitā bija pazīstami revolūcijas laika kaujinieki, kā piemēram Jānis Žāklis, jeb Žākle ar sagvārdu Mērnieks. Viņš bija sociāldemokrāts un profesionāls revolucionārs. Kristaps Salniņš ar sagvārdu Griška arī bija viens no sociāldemokrātiem un profesionālajiem revolucionāriem. Jānis Čoke ar sagvārdu Brašais. Kalniņš, Leksdiņš, Dēliņš, Lapsa un citi. 1905. gada 9. janvārī Pēterburgā sākās Asiņainā svētdiena, kurai sekoja Asiņainā ceturtdiena, 13. janvārī Rīgā. Rīgas Federatīvā komiteja 12. janvārī izsludināja ģenerālstreiku, lai apliecinātu solidaritāti Pēterburgas strādniekiem. Uz šo streiku atsaucās 10 000 cilvēku, un tie izgāja ielās, saucot dažādus aicinājumus, lai tiek izbeigts karš, saīsinātas darba dienas un daudz kas cits. Demonstrācija kļuva plaša, tā virzījās pa Rīgas ielām, no centra uz Pārdaugavu un atpakaļ, kur pēc tam pie dzelzs tilta Daugmalē notika demonstrantu apšaušana. Kritušie bija daudz, puse sociāldemokrātu un gandrīz visi LSDSP biedri. Līdz janvāra beigām Latvijas pilsētās turpinājās demonstrācijas. Tām sekoja ekonomisko streiku vilnis, un tas sekmējās ar strādnieku prasību apmierināšanu. Janvāra ekonomiskie streiki notika Krievu Baltijas vagonu fabrikā. Vagonu fabrikā Fēniks, Herminghauza, Formāņa atslēgu fabrikā. Februārī streikoja Rīgas Orlas dzelzceļa darbinieki, Riharda Pols mašīnu būvniecības uzņēmums, Eikerta Lenču fabrika Provodņiks. Uz to uzņēmuma administrācija atbildēja ar lokautu slēgšanu. Martā veiksmīgi streikoja mašīnu būvniecības fabrika Lange un dēls, Otto Erbes vilnu fabrika, Šmita cementa fabrika un citi. Strādnieku streiki notika sociāldemokrātu valdībā. Strauji pieauga sociāldemokrātu skaits. Tautskolotāji bija viena no visaktīvākajiem revolucionāru vidū. 1905. gada februārī skolotāji Rīgā rīkoja savu nelegālo sapulci un sprieda par jaunu skolas programmu. Skolotāji paši izveidoja savu sociāldemokrātisko organizāciju, ko vadīja cilvēki kā Asars, Rītiņš un citi. 1905. gada vasarā pieteica īpatnēja revolucionāras kustības formu – baznīcas demonstrācija. Lauku ļaudīm likās dabiski, ka dievkalpojuma laikā mācītāja kancelē nomainīja sociāldemokrātus un uzrunāja baznīcniekus. Uzbrukuma laikā tika atbrīvoti uz nāvi notiesātie sociāldemokrāti Lācis un Šlesers. Šis nebija vienīgais notikums 1905. gada revolūcijas laikā. Pirms un pēc šīs ielaušanās Rīgas centrālcietumā notika daudz dažādu mītiņu un protesti, gandrīz visā Latvijas teritorijā. Mītiņu laikā strādnieki gribēja ierakstīties Latviešu sociāldemokrātiskās strādnieku partijas rindās, tomēr partijas biedri nedomāja atkāpties no statusos apstiprinātā principa. Katram partijas biedram jānodarbojas kādā vietējā organizācijā. Revolūcijas pierakstīšana gan tika pieļauta, bet par uzņemšanu vēl būtu vajadzējis lemt nākamajam LSDSP kongresam, kas bija paredzēts decembrī, bet nenotika.